Okay, once. Thank you, Paldies! Geert, for this first song. Paldies, Ģert, par pirmo dziesmu. Yeah, where Jesus is no more fear. Kur ir Jēzus, tur nav vairs baili. Yeah, great. I have been with you in Aglone in Es 25. ar jums Aglonā 25. gadā. But a few words about me for those who see me for first time. Bet daži vārdi par mani tiem, kas man redz pirmo reizi. I'm married. Es esmu laulāts. We have three daughters. Mums ir 3 meitas. One of them, Deborah, she has birthday today. Un vienai no manām meitām, Deborai, šodien ir dzimšanas diena. So I'm with. Yeah, I'm with her. I don't know how it's in Latvia, Es nezinu, kāds ir Latvijā, but in Slovakia, many fairy tales start like this. bet Slovākijā daudzas pasakas sākas sekojoši. One king Viens karalis, had 3 daughters. viņam bija 3 meitas. Yeah, so I'm really blessed Es esmu tiešām svētīts by my family, caur manu ģimeni, by my wife and caur savu sievu un my daughter. manām meitām. I'm member of community River of Life, Dzīvības upes kopienas dalībnieks. and also I connected to community Calvary, Un es esmu saistīts arī ar kopienu Kalvārija, which is something like sisters community to River of kas Life. ir tā kā tāda māsas kopiena dzīvības upju kopienai. And we live in capital in Bratislava. Mēs dzīvojam galvaspilsētā Bratislavā. I just want to share with you Es gribu mazliet padalīties ar jums something what God has putting on my heart par to, ko Dievs ir licis manā sirdī, before we started this adventure. pirms mēs here. sākām šo piedzīvojumu kopā. I haven't been feeling like myself lately. Pēdējā laikā es tā kā nejūtos, kā es pats nejūtos. Just one more thing. Un vēl viena lieta. I remember some of you from Es atceros Aglone, dažus no jums. but this is my best friend here. Bet šis ir, es esmu viņa labākais draugs. Šeit. He is my voice, Viņš ir mana balss and he is so patient with, viņš ir tik with pacietīgs. my English. ar manu angļu valodu. So thank you, friend. We can do it together. Mēs kopā to izdarīsim. Yeah, many things around me have been changing. Daudzas lietas manā dzīvē mainās. At my children's school, Manu bērnu skolā, at my work, manā darbvietā, in our fellowship. mūsu arī brālībā. So I was so nervous, Tātad dēļ tam es biju tāds satraukts, sad. noskumis. I felt fear, Es jūtu bailes. and I didn't understand what was happening Un es patiesībā nesapratu, kas notiek. with my feeling. I spoke to God Un about es it, runāju ar Dievu par to, but it was quite a long period. bet diezgan ilgu laiku es neko nedzirdēju, bija klusums. One day Un kādu dienu I was sitting in my office es sēdēju savā ofisā and just browsing the internet, un vienkārši internetā YouTube brauzēju, skatījos channel, YouTube. and one video Un viens video caught my attention. pievērsa manu uzmanību. It was a sermon, Un tas bija Sermon? sprediķis. and I don't used to listen to sermon on internet. Parasti es neklausos sprediķus internetā. But title Bet nosaukums, of this video was šī video nosaukums bija Fear No One. Nebīsties ne no viena. Fear No One. Nebīsties ne no viena. Just yesterday evening, Vēl tikai vakar. Rasto told me that Rastovs teica, you had
whole week in Aglona with topic freedom from fear. Tev bija nedēļas nogala Aglonā, kuras tēma bija brīvība no bailēm. So, if you done with this, Un, ja tu esi ar to pabeidzis, no more fear in your life, tad vairāk nekādu baiļu tavā dzīvē nevar būt. just relax. Vienkārši atbrīvojies. Take a Esi nap. brīvs. Paņem paguldu pusdienas laiku. Fear no one. Nebīsties ne no viena. It felt like an answer to my situation. Tā likās kā atbildi manai situācijai. The sermon was based on Matthew 10, Sprediķis bija balstīts uz Mateja evaņģēlija 10. nodaļu, when Jesus sends his kad Jēzus disciples sūta savus mācekļus and tells them Un saka he, viņiem, he's sending them like sūta viņus sheep kā among aitas wolves. vilku barā. It doesn't sound very safe. Tas neizklausās pārāk droši. Sheep around Aitas among starp wolves. vilkiem. I don't know if you have in Latvia wolves. Do you Es have? nezinu, vai jums ir vilki Do you Latvijā. have? Esam. Yes, some. I saw one in a rightist T-shirt. Es redzēju vienu uz raita, Yeah. uz raita krekla. Yeah, yes, one. Yeah, we do in Slovakia. Slovākijā mums ir vilki. Quite a lot. Diezgan daudz Quite a patiesībā. lot. And the people who are Un cilvēki, most afraid about wolves, Kur visvairāk- of wolves, kas baidās no vilkiem, are shepherds ir gani or sheep owners. vai aitu īpašnieki. Yeah, wolf can hurt, Vilks var Sheep. nodarīt pāri aitai even kill. un nogalināt pat. But Jesus said, Bet Jēzus saka, "You are going jūs among wolves, ejiet starp vilkiem, but fear no one." bet nebīsties ne no viena. And this was not just like suggestion; Tas nebija vienkārši tāds tā kā ieteikums, it was like a command. tā bija būtībā pavēle. And how we can fulfill this command? Un kā mēs varam izpildīt šādu pavēli? We are afraid. Mēs baidamies, We are afraid, mums ir man. bail. We are afraid of Mēs losing our baidamies. job. Ka mēs varam pazaudēt darbu, We are afraid of losing our health, mēs baidamies, ka mēs varam pazaudēt veselību, our comfort. mūsu komfortu, ērtības. We are afraid of many things. Mēs baidamies no daudzām lietām. And fear is a very strong Un bailes ir ļoti weapon, ļoti spēcīgs in ierocis. hands of men with power. To cilvēku rokās, kam ir vara. Yeah, if some dictator Ja kāds wants diktators to manipulate grib manipulēt people, ar cilvēkiem, he used this weapon. viņš lieto Fear. šo ieroci, bailes. We know it from communism time, Mēs zinām to no komunisma laikiem, but not just from communism. bet ne tikai tajos laikos. It's still present Tas joprojām arī mūsdienās ir klātesošs. everywhere Visur in business, biznesā, in the government. politikā, valdībā, But also from history, bet arī no vēstures, but also from our times. bet arī mūsu laikos. We know many men Mēs zinām, ka daudz vīri, who did not given to fear. mēs zinām daudz vīrus, kas nepadevās bailēm. Many martyrs, Daudzi mocekļi, first Christians. pirmie kristieši, How they could Kā do it? viņi to varēja, kā viņi to spēja izdarīt. Saint John Paul Svētais II, Jānis Pāvils II, he lived in a time of Nazism, tad viņš dzīvoja nacismu laikos, then communism. komunismu laikos. So he was quite familiar with this Viņš bija diezgan pazīstams this ar šo method of Threaten. this method of threaten. To threaten ķīli. people. To threaten people. Viņš, viņš bija pazīstams ar šo He iebiedēšanas knows- stratēģiju. Viņš to pazīst.
What does it mean Ko tas nozīmē? when some dictator Kad kāds try vadītājs to cenšas, fright you? cenšas tevi biedēt. But when he started his pontificate, Bet, kad viņš iesāka savu pontifikātus, do you remember what was atcerieties, kas what bija, was his first word? kas bija viņa pirmie vārdi? I understand. Не Yeah. бойтесь. Don't be afraid. Nebaidieties. Don't be afraid. How is that possible? Bet kā tas ir iespējams? How can we not be afraid? Kā mēs varam nebaidīties? We need metanoia, Mums ir vajadzīga metanoia, which means kas nozīmē change our minds, mūsu prāta pārveidi, change our way how we see the thing. jāmaina tas, kā mēs redzam lietas. All the attacks that cause fear Visi tie uzbrukumi, kas izraisa bailes, are connected to our body, ir saistīti ar mūsu ķermeni, are connected to temporary things, ir saistīti ar laicīgām temporary reality. laicīgām lietām, ar laicīgo realitāti. Yeah, losing of comfort, Tātad komforts, zaudēt komfortu, pain, suffering, sāpes, everything. ciešanas. Saint Paul Svētais Pāvils in a letter vēstulē to Philippians Filipiešiem in chapter 3, 3. nodaļā he's writing. viņš raksta: But all those things that I might count as profit, Bet visas tās lietas, ko es varētu I- uzskatīt par ieguvumu, I now reckon a loss for Christ's sake. es Kristus dēļ pieņemu kā zaudējumu. Not only those things, Un ne tikai tās lietas, I reckon everything as complete loss for sake of what is much more valuable. bet tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es iemantoju Kristu. Un tad tālāk 10. 11. pants. Lai es atzītu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā ka es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Un 14. pants. Es dzenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Un 20. pants. Bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju Kungu Jēzu Kristu. That's it. Un tā ir atbilde. That's it. That change everything. Tas maina visu. We are citizens of heaven, Mēs esam debesu pilsoņi, and we eagerly wait for our Savior. un mēs gaidām ar nepacietību uz mūsu pestītāju. This reality Šī can realitāte do us as the bravest men var padarīt mūs par drosmīgākajiem in the vīriem. earth. Don't misunderstand me. Un nepārprotiet mani, We should take care. mums Of ir our jārūpējās par mūsu ģimenēm, We should take care of our body, mums jārūpējas par mūsu ķermeni, of our health, par mūsu veselību, but all bet of viss tas can be taken from us. var tikt atņemts mums. As we heard today morning, Kā mēs dzirdējām in šorīt first letter, no rīta, no pirmajā vēstulē, yeah, we are living in a unstable situation. mēs dzīvojam nestabilā Yeah. situācijā. War very close Karš ļoti tuvu to our countries, mūsu to your valstīm, country, to jūsu our valstī, manai country. valstī.
situation in Iran, Situācija Irānā and with economy, everything ar is, ekonomiku, is viss so ir tik, predictable. tik neparedzami, visi tik neparedzami, But still we live in peace. bet joprojām mēs dzīvojam mierā Still we have freedom. un joprojām mums ir brīvība. But what if it will be changed? Bet, ja tas mainītos, What if bet It ja nu tas all mainās, this will be taken from? un ja tas viss tiek mums atņemts, paņemts no mums prom, One gift of Holy Spirit viena svētā gara dāvana is fear of the Lord. ir kunga bijāšana. This doesn't mean Tas nenozīmē being frightened of God, nevis būt bailēs no Dieva, but it means bet tas I am nozīmē, es more afraid vairāk to baidos not doing God's will nedarīt Dieva gribu, neizpildīt Dieva gribu, than anything else. nekā, es baidos neizpildīt Dieva gribu vairāk nekā baidos jebkā cita. If I do God's will, Ja es daru Dieva gribu, I may lose something. es varu kaut ko zaudēt. If I do God's will, I may lose my comfort. Ja es pildu Dieva gribu, es varu zaudēt savu labklājību, I may lose some money. es varu zaudēt kaut kādu naudu, Maybe I may lose my job, es varu pat zaudēt varbūt darbu, my position, savu darba pozīciju, maybe more than that. varbūt pat vēl vairāk nekā to. They could persecute me. Mani varbūt var vajāt, They could took me, put me in prison. mani var ieslodzīt, Even they could kill me. viņi var pat mani nogalināt, But bet, not one of these things bet can neviena stop no me. šīm lietām God is first. mani neaptur, jo Dievs ir pirmajā vietā. Jesus in this, Matthew 10 Tad Jēzus šajā Mateja evaņģēlija 10. nodaļā said, saka, "Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of God who can destroy both body and soul in hell." nebīsties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēj nonāvēt. Bīsties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. I am more afraid Es vairāk bīstos to not do God's will nepildīt Dieva gribu than anything nekā else. jebko citu. And then it's continue. Un tad tas turpinās. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka grasi, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas, bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīsties, jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļi. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, es arī apliecināšu sava debesu tēvu priekšā, bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, to arī es noliekšu sava debesu tēvu priekšā. God is our Father. Dievs ir mūsu tēvs, He's carrying us. viņš rūpējās par mums. When our focus is on Him, Kad mūsu skatiens ir vērsts uz viņu, nothing can nekas nespēja frighten us. mūs nobiedēt. The Catholic writer Graham Greene, Katoļu rakstnieks Grahams Grīns once said, ir kādreiz sacījis, "I would rather have blood on my hands es labāk gribu, lai man ir asins uz manām rokām, than water like Pilate." labāk nekā ūdens, kā Pilātam. Yeah. Pilate was a coward. Pilāts bija gļēbulis, Yeah. He knew what was right, viņš zināja, kāda ir pareizā izvēle, but he was afraid bet viņam bija bail, to release Jesus as viņam bija bail innocent person. atbrīvot Jēzu kā He- nevainīgu cilvēku. He was afraid to lose his Viņš position, baidījās zaudēt savu pozīciju, his
example of man who is Viņš ir- paralyzed by fear. Piemērs, kāds ir vīrs, kuru paralizē bailes. In Luke, Lūkas we evaņģēlijā have story mums ir stāsts, where is the opposite example. kur mums tiek dots pretējs piemērs. The main character is woman. Galvenais varonis ir sieviete. Lūks. Tad Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļa, 36. līdz 39. pāns. Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu, un farizēja namā iegājis, viņš apsēdās. Un redzi tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājis, ka viņš ir farizēja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus. Krita pie viņa kājām un raudādami sāk ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizējs, kas viņu bija aicinājis to redzēdams, pie sevis noteica: ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, un kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. This woman Šī sieviete is driven with love, driving with love. Jā, šo sievieti vada mīlestība. She comes with all of her shame, Viņa nāk ar visu savu kaunu, all of her pain, ar visām savām sāpēm and does something that looks crazy un dara kaut ko, kas izskatās neprātīgi. in front of everyone who knows her Visu priekšā, kas viņu pazīst and judge un her tiesā viņu, as- vērtē viņu as big sinner kā šo lielo grēcinieci. with she fell down Viņa nokrīt to Jesus' feet pie Jēzus kājām and pours out expensive un perfume izlej šo ļoti dārgo eļļu. that took courage. Tas prasīja lielu drosmi. This Pharisee Šis farizejs, could not do that. viņš to nevar izdarīt. He will not even bow down Viņš to, pirmkārt nemaz to wash nenolieksies, Jesus' feet, lai mazgātu Jēzus kājas, which was normal kas bija normāli in Jūdu- youth, yeah. jūdu kultūrā. Yeah, but he was he don't have courage even Viņam nav drosmi say izdarīt pat, what he was thinking. viņam nav pat drosmi pateikt, ko viņš īstenībā domā pie sevis. He judged only in his heart. Tātad viņš tiesāja šo sievieti tikai sirdī. Yeah, if this man really were a prophet, he would know what this woman is. Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras. But just in Bet In to him- viņš in domā himself. tikai viņa galvā, pats savā galvā. he was also cover. Yes, viņš arī bija gļēvuls. This is weekend man of Saint Joseph weekend. Tātad šī nedēļas nogale ir Saint svētā Joseph Man's Jāzepa, weekend. svētā Jāzepa vīru nedēļas nogale. Joseph Aviri, yeah. When I'm thinking about Saint Joseph, Kad es domāju par svēto Jāzepu, one thing amazed me: viena lieta man ļoti pārsteidz, how great cik brīnišķīgi, authority cik liela autoritāte, God gave cik liela autoritāte Dievs dod to Joseph. Jāzepam. Son of God Dieva dēls is in his ir viņa hands, rokās. and it's not much about it in gospel, Par to nav daudz rakstīts evaņģēlijos, but we can imagine it. bet mēs varam iztēloties to. When they
do something together. kad viņi dara kaut ko kopā. Joseph teached Tātad Jāzeps Jesus. mācīja Jēzu. I don't know, maybe it looks like this. Varbūt tas izskatās. Jesus hold it a little bit higher. Jēzu, turi to mazliet augstāk. Okay, now Labi, it's, jā. now it's Tagad, perfect. tagad Hold tas it. ir labi, turi. Okay, now you can fix it. Tagad to var nostiprināt. It wasn't opposite. Tas nebija pretēji, nebija otrādāk. Yeah, this is just fabulation. This is just fabulation. Tas pieņēmums tikai. But one thing we know Bet vienu lietu mēs zinām. in Luke chapter 2 Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā, is Jesus returned teikts- to Nazareth. ka Jēzus devās, Returned Nazareth atgriezās Nazaretē and was obedient un bija to paklausīgs them. viņiem. Jesus, Jēzus, truly man īsts cilvēks, patiesas cilvēks and truly God, un patiesas Dievs, was obedient bija paklausīgs to Joseph. Jāzepam, Man, vīri. we have such authority from Mums ir God. tāda autoritāte. Every one of you, Katrs no jums, everyone. katram no jums, When Father Archbishop kad arhibīskaps first evening pirmajā vakarā said to you, sacīja jums, said to you, what can I do without you? ko es varu darīt bez jums. I need you. Jūs man esat vajadzīgi. It was such Tas bija- significant. Tik svarīgs brīdis. I know him Es viņu long pazīstu time, ilgu laiku, 31 years. 41 gadu. Actually, this summer is 31 years when we met for first time. Tātad šo vasaru ir 41 gads, kopš mēs pirmo reizi satikāmies. I know him as God's man, Es viņu pazīstu kā Dieva vīru, full of wisdom, pilnu ar gudrības, full of knowledge. pilnu zināšanām. He has authority, Viņam ir autoritāte, but bet he needs you. viņam jūs esat vajadzīgi. He needs you, everyone, Katrs no jums. because only you Jo tikai jūs, have authority tikai jums ir autoritāte in your small kingdom. jūsu mazajās karaļvalstīs. Only you have Tikai authority jums ir autoritāte to bring your kingdom jūsu valstību to Jesus' feet. nest pie Jēzus kājām. I don't know what is it. Es nezinu, kas tas ir. Maybe it's your family. Vai tā ir jūsu ģimene, Maybe it's your job. vai tas ir jūsu darbs, Maybe it's the neighborhood where vai you tā live. vieta, kur jūs dzīvojat. Maybe it's town, your town. Varbūt tā ir jūsu pilsēta, Maybe it's your position vai varbūt tā ir jūsu or darba vieta, Ministry. vai jūsu kalpošana. I don't know what is it. Es nezinu, kas ir tas, But everyone, bet katram no jums, you have your jums ir jūsu kingdom karaļa valsts and authority to un bring autoritāte it šo to Jesus' feet karaļa valsti nest pie Jēzus kājām and ask to come un prasīt, God's kingdom to lai your kingdom. Dieva valstība nāk un darbojās. Saint Joseph was a humble man, Svētais Jāzeps bija pazemīgs vīrs, but he was man of action. bet viņš bija rīcības vīrs, He was man full of courage. pilns drosmes. Remember when Atcerieties, he escaped to kad viņi bēga Egypt. uz Ēģipti, It was not easy, tas nebija viegli. but God speaks to Bet Dievs Joseph, runā uz Jāzepu, and then he tad stood viņš up pieceļas and do un dara, what God said. ko Dievs viņam liek. This was Joseph. Tas bija Jāzeps. Yeah, listen, Klausījās God, uz Dievu then un tad up, stand up, piecēlās and do what un darīja, God say. ko Dievs lika. Fear no one. Nebīsties neviena. God is speaking to you.
Dievs runā uz jums. That's true. Un tā ir patiesība. This is one of mostly true attacked by enemy. This is one of Viens no mostly biežākajiem. attacked true of enemy. Tā ir viena no tām That patiesībām, ko pretinieks visvairāk mēģina apšaubīt, kurai pretinieks visvairāk, sātans visvairāk uzbrūk. God speaks to me. Jā, kad Dievs runā ar mani. Maybe Jā, to varbūt ar him. viņu Maybe to runā. leaders, Varbūt ar līderiem Dievs runā. maybe to worship leader. Varbūt ar slavēšanas līderu runā, bet ne jau ar mani. Not me. It's not true. Tā nav God patiesība. Dievs runā God speaks to everyone. uz katru. He has given you authority Viņš ir devis tev autoritāti, to bring His kingdom nest into you. viņu into your valstību kingdom. ievest savā valstībā. So be brave Esiet drosmīgi with eyes fixed on un Jesus. lai jūs skatieni ir pievērsti Jēzum. We are citizens of heaven, Mēs esam debesu valstības pilsoņi, not just small country. nevis kaut kādas mazas valsts We are pilsoņi. not just citizens of Slovakia Jūs neesat tikai Slovākijas vai Oh. Latvijas. or Pilsoņi. Latvia, yeah. And we can think, how How would it be? would Kā- it be kā tas būtu? if we are citizens of Switzerland? Ja mēs būtu maybe, Šveices pilsoņi, piemēram, or something like this. We are citizens mēs esam of heaven. debesu valstības pilsoņi. So I can leave you. Leave you. Leave you Tad es gribu jūs atstāt. with question. Es gribu jums, lai jums paliek jautājums, What is your kingdom kas ir jūsu where you valstība, have authority? par ko jums ir autoritāte, Where is this kur ir šī area joma, where I can move little bit toward? kuras virzienā es varu doties? Maybe just small Varbūt step. kaut vai I don't pa know mazam what is solim. it. I don't know. Es nezinu, You know. jūs zinat. Just small step Un mazs solis uz moving priekšu forward in my kingdom savā valstībā, to bring lai God's kingdom Dieva valstība ienāktu more. vairāk. Okay, that's all. Thank you. Paldies. Okay, powiedz, że to po 12 prestałka. To po 12 prestałka. The break is till 11:30. 11:30. Yeah. Yeah. Okay. Yes. 11:30. We coffee break. Kafijas laužā. Par to eļļu, kur tā sieviete, kura izlēja Jēzus uz galvas eļļu, tur ir teikts dārga nāgu eļļa. Bet varbūt jūs esat bijuši Augsburgā uz mēr konferenci? Jā. Jo Hannes Hartls ir uzrakstījis grāmatu par viņa lūkšanas ceļu ugunsmanā sirdī. Kā Dievu interesi izlasījums arī, jo Hannes es biju uz Augsburgu 12. vai 11. gadā. 2600 cilvēkos. Jā, katrā ziņā vadīju visu stundu, kur nospratīju, pēc tam viens pienāk jauns vīrietis, saka, es neesmu katolis, es esmu no brīvdraudēm, bet paldies par to, ko jūs pateicāt, un vienīgā cerība Eiropai ir katoliskajā baznīcā. Super! Viņi saka, tāpēc, ka Luterāņu baznīca Vācijā ir, kā saka, liberāla, pārāks nav identitātes, un brīvbaznīcas ir sūgiešu baznīcas. Tas nozīmē pārāk sašķeltas, ka katrai sava mācība nav vienotības. Katrā ziņā ar Johannesu mēs esam pazīstami, un viņi palaikam satiekamies kādā konferencē, bet tā grāmata mani ļoti uzrunāja, jo es palīdzu viņu, kā saka, viņa sirdī iepazīstu, patiešām kā viņš par visu
pasaulī, meklēja Dievu, meklēja, kā lūkšanā, kā ieiet dziļāk, lai satiktu Dievu. Un viņš tajā grāmatā apraksta par to nardu eļu. Man tas bija tā, mani ļoti uzrunāja. Tu jau tā lasi, ko tu kaut kādu eļu izvēli, labi, dārga, bet nepastāvis. Viņš saka, tas flakoniņš, tas bija tās sievietes mantojums no tēva, tā bija vienīgā viņas bagātība. Līdzīgi kā tai nabaga atvētne, tas grasis pēdējo, viņi atdeva pēdējo, jo ģimenē viņi sadalīja, lai tur kaut kādu zemi vai tur vīnogulājus tur laikam brālim, un viņas viss mantojums, visa viņas bagātība bija tai nardu eļļā, jo tā eļļa bija patiešām vērtīgāka par zeltu, jo tās eļļas vienu tilienu lika klāt, kur kaut kādās tur smaržās vai kaut kur tur, ar vārdu sakot, tas tāds pilienis bija jau baigi dārgais, un viņa to izmēģina. Un es par šito te izlasīju plānu. Tā iedeva mani sāka runāt visam ar citu spēku. Tas tā skaisti. Ja, varbūt lasījāt kāds to grāmatu? Jā. Vispār sirdi iesaku, patiešām man... Viņam ir arī lekcija, kurā viņš tieši to tēmu par to eļu visu. Jo, ziniet, pirmīgi, kad lasīju, man arī gribējās to lūkšanu, kā saka, tā piedzīvot. Bija tāda maza iedrubīte par mazajām grupām, un par atskaitēm no mazajām grupām, kā zināšanai. Ideja tāda, ka tās, ko runājam, paliek starp mums. Mēs to nenesam ārā. Un tad, respektīvi, saucot vārdus, un tad, kad atreferējam šeit, tad mēs atreferējam to, kā viņš teica, to temperatūru, to gaisotni, kas tur bija, bet mēs nesaucam vārdus, nesakām, kas ko ir teicis. Mēs varam pateikt, ka izskanēja tas, bet nevajag saukt vārdā. Tas paliek mums tā, tas ir tāds vispārīgs princips.